Čau visiem! Esam atbraukuši uz Zibeņiem uzspēlēt. Laiciņš perfekts, tā kā tuvojas Lēdurgas zibeņu kauss. Es domāju, ka cilvēkiem būs aktuāli apskatīties, ir dažas izmaiņas trasē, kas atšķirās no pirmā lejauta, kas ir tagad uztaisīts. Jā, vēl, protams, arī Latvijas kausa pirmais posms šeit notiek. Tā kā visiem, kam būs aktuāli kaut kādas izmaiņas vai apskatīties, kā jāspēlē, droši skatieties un cerams, ka būs interesanti. Pirmais gross, 78 metri. Ir uzzīmēts līnija diezgan taisna, bet pašās beigās ir krūmi priekšā. Tā kā vai nu backhands drošs uz kādiem 10 metriem un puts, vai otra līnija būtu forehands, daudz agresīvāks, bet vairāk riskē ar to, ka OB labajā pusē. Tas ir aplī, bet varēja būt labāks. Māvērs arī spēlē discgolfu. Otrais gross 100 metri, standarta forehand hyzer gross, varbūt vēlams zemāk, lai uzskipo un zaudē ātrumu. Un mando, protams, pa kreiso pusi, aptuveni kādi 80 metri. Es varu uzmest labāk. Trešais gross 107 metri. Viens no grūtākajiem trasē varētu būt, jo ir nepieciešams pilnīgi taisns metiens. Kaut kāds mazs hyzer flips, lai beigas būtu pilnīgi taisnas. Labā pusē OB. Yes! Tas ir mājā. Ir opcija mest backhand vai forehand. Tu izvēlies ko? Es izvēlos procentuāli pareizo metienu. Es uzskatu, ka var iemācīties abus. Vienmēr tev viens metiens būs nedaudz labāk padosies, bet ir jācenšas sevi salauzt un jācenšas mest pareizus metienus. 100 metri fairways vai distance drivers? Fairways. Tavs mīļākais puters? Deputīs, all the way. Vai vajag puteri distance mešanai? Ļoti reti. Pārsvarās metu distances metu ar puteri, tāpēc, lai viņš beigās kaut kur neatsitās, vairāk mežā. Tiklīdz kā ir atvērts un kaut kāds vējš, nav puteris uz distanci. Var vienkāršos vārdos aprakstīt, kāpēc iesācējiem ir vērtīgi mest puteris un midrange un neko stiprāku neņemt sākumā? Jā, iesācējiem nav sākumā ātrums. Iesācēji grib mest tālu, viņi aiziet internetā un meklē, kurš disks lido vis tālāk, un tas ir 12 speed drivers. Bet ar lēnu disku tu iemācīsies pareizu tehniku, un lēns disks tev uzreiz pateiks, kur ir tavas kļūdas, un to daudz vieglāk izlabot nekā ar distance driveri. Super, paldies! Reku Toms sidekiks šodien arī lādēja iekšā kā lāzers visus putus. Aiziet! Nu, bet ko es saku?
Ceturtais gross 68 metri. Mans vismazāk mīļākais gross trasē, jo ir pārāk liels veiksmes faktors beigās, jo grozu sargā pārāk daudz koki. Gross ir smuks, krauja kreisā pusē OB, bet es izvēlētos vairāk forehandu, spēlētu drošāku 3, bet es parādīšu arī backhandu. Bišķi pa daudz aizgriezu, bet tas ir 7 metros. Bišķi pa tālu. Backhand. Piektais gross 97 metri. Pēc manām domām viens no smukākajiem groziem, jo tu vari pilnībā redzēt diska lidojumu līniju. Es metu vairāk midrange taisnu, lai nedaudz iet pa labi un beigās kaut kur ap 10 metriem arī sēžos. Nu, iekšā. Jā, 10 metri. Nu, Jāni, bija labs metiens, vai ne? Man jā, ļoti. Par tavējo es nezinu. Tev tas standarts ir. Nu, Bija labs. Jā. Varbūt 3 vārdos, kas tev patīk discgolfā. Tas, kad ir iespēja visu laiku kaut ko mācīties, izaicināt sevi. Tas ir mans vispār dzīves, mans tāds tā kā galvenais dzinējs ir adrenalīna, kaut kāda ķeršana lietās, ko es nemāku un ko es gribu iemācīties. Un tas ir tas, kas man patīk discgolfā, jo mācīties jūra. Otrais man patīk tas, kad ir iespēja ar foršiem čomiem kopā uzmētāt diskus. Un trešais arī, ja negribas ar foršiem čomiem kopā diskus, var aiziet vienkārši foršā meditācijā uz 2 stundām mežā, pazust no sabiedrības, cilvēkiem atpūsties un atnākt jau ar izveidinātu. Jā, super. Es dzirdēju, ka bija Ziedoņa Open šajā weekendā. Kā tev patika? Labs pasākums. Bija ļoti labi. Cilvēki bija priecīgi, cilvēki bija daudz. Laikapstākļi bija ideāli. Super forša trase, ļoti labi izveidot trase Ziedoņos Bauskas novadā. Un kas forša profesionāļu grupā 1.3. vietu ieņēma kluba forehands pārstāvi Toms Vācietis un Niks Eichvalds. Toms Vācietis? Toms Vācietis. Wow. Toms Vācietis. Piesakojiet viņam YouTube'ā. Paldies. Sestais gross 94 metri. Pēc manām domām vieglākais gross trasē. Standard forehands, varbūt nedaudz forehand flex, lai beigās ir daudz asi pa labi. OB visapkārt. Šeit Niks Aura ievilk pārts reāli tāds uz 5 metriem. Jā, vieglākais. Jā, derēs. Wow, janka traks. Septītais gross 70. Septītais gross 74 metri. Stāvs metiens kalnā, mando un viss kreisā puse ir OB. Parādīšu, kā jāmet abās līnijās, gan backhand, gan forīti.
Izskatīšu backhandu. Tas bija gandrīz grozā. Vismaz no tī. Moris. Un diezgan veiksmīgs backhands. Čau, čau. 8. grozs 160 metri par 4. Var spēlēt droši, turpat bedrē un tad tālāks piemetiens, vai arī ar ritīgi agresīvu driveri un gandrīz varētu dabūt jumpatu. Tas būtu 20 metros. Good. Ejam tālāk. Kas pa lens flare pasties? Jā, iepriekš arī bija. Devītais grozs 92 metri. Taisns, beigas varbūt nedaudz pa labi un nedaudz kalniņā, OB kreisajā pusē. Arī populārs divas līnijas, centīšos abas parādīt. Oh, Jesus! Pie kājas. Oh, man! Tie abi varēja būt klink. Baumo, ka to man forward un backhands bija kaut kur aplī. Backhands bija super tū. Foris gandrīz ejs. Nu vai, rādi, es filmēju. Krist, kā tev liekas, kāds likmes totalizātārā šobrīd to, ka Toms noputos abas divas? 1,05. Es nezinu, ko tas nozīmē, bet... Ja tu uzliks 1 eiro, tu vinēsi 5 centus. Jo tas ir stabili, ka tu iemetīsi. Čin. Stabili nebija, bet es ņemtu 5 centus. Paldies! Es nezinu, ar matemātiku nav stiprākos. Pirmie 9 grozi ir izspēlēti. Pagājušais Lēdurgas video bija šausmīgi garš, tā kā es uztaisīšu gan frontnine, gan backnine. Pieslēdzies backnineam, jo pirmie 3 grozi ir tieši vislielākās izmaiņas un cerams, ka būs noderīgi. Čau!